постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Sveiki! Tas, ko jūs redzat, ir slavenais Briškena pālis un Briškena tilts uz nekurieni. Labākais piemērs tam, cik fantastiski izkurtējusi un korupta ir Latvijas valsts vara. Visa šī Latvijas valsti nozagusī mangāna koalīcija ar vienotības vēzi, zilzemniekiem un sarkano progresīvo izmiraļu sērgu priekšgalā. Ir lieliski zināms, ka šim tiltam, kas ir nosacīta Rail Baltica sastāvdaļa, naudas nav un nebūs. Bet vienalga, dienu un nakti notiek darbs, lai apgūtu pēc iespējas vairāk no tiem desmitiem miljonu eiro, kur ir apsolīti šīs mega afēras patiesajiem labuma guvējiem. Latvijas Republikas prokuratūrai ar Juris Tukānu priekšgalā ir visi instrumenti, lai jebkurā brīdī šo mega zādzību, 10 miljonu eiro nozagšanu Latvijas valstī un nodokļu maksātājiem apturētu jebkurā brīdī. Un tas, ka Juris Tukāns ne tikai to nedara, bet faktiski piesaļ šo 10 miljonu eiro nozagšanu, labāk par visu apliecina to, kādu iemeslu pēc viņš ir tik ļoti nepieciešams Jutas Strīķes nosauktajam mafiozajam noziedzīgajam tīklam, lai viņš saglabātu savu ģenerāla prokurora amatu arī uz nākamajiem gadiem. Jo šādu noziegumu piesedzēji būs vajadzīgi, ir vajadzīgi, bija vajadzīgi. Jums vēl kaut kas nav skaidrs? Visu labu! Ir jau arī kāda vīzija un redzējums par šīs slimnīcas tīkla kārtošanu. Jā, noteikti šis process ir svarīgs un viņš ir vienkārši jāpabeidz, tas ir punkts 1, bet punkts 2 ir tas, ka, protams, mēs esam arī paralēli visiem budžeta procesiem, arī tas, ko mēs sakam par digitalizāciju un par katra procesa digitālu un attiecīgi arī tās iespējas, kas mums dos, ja mēs daudzas lietas redzam online, tā varētu teikt, ja, nevis ar kādu lielu nobīdi. Bet šie procesi šobrīd notiek, bet es teiktu tā, no sākuma jāsakārto procesu, un tad ir jādigitalizē procesu. Pretējā gadījumā tad tas būs šizofrēnisks. Es pieļauju, ka šobrīd ne visiem skatītājiem kļuva skaidrs tas, ko jūs pateicāt. Tas vairāk ir saistīts, protams, ar tieši to, kā mēs redzam teiksim, visus procesus, kā tas notiek, vai tas ir saistīts ar to, ka slimnīcas ir sasaistīts vienotā tīklā vai nav, tā ka šis process... Добрый. Это видео я запишу на русском, чтобы не было никаких непоняток, неточности при переводе и так далее, и так далее. Так вот, рассказывают мне, как некоторые серьезные люди в последнее время занимаются вопросом, а вот что бы такого сделать с этим поганым Лапсой? То ли побить, то ли покалечить, то ли вообще порешать. А то как-то вот то, что он там творит со своими книжками и прочее, совсем уже никуда не годится. И бизнес под большим вопросом и так далее и тому подобное. Ну, что я могу вам сказать, господа? Вам решать. Ваши дела, ваши проблемы. Единственное, я хотел бы указать на некоторые
тонкости, скажем так. Во-первых, книжки про ген и ихний бизнес-проект не просто написаны, они напечатаны, они в продаже, они отправлены депутатам, министрам и прочее, прочее. То есть в некотором в смысле поезд ушел. Все знают, что там в этих книжках. Там и документы, и доказательства, и протоколы, чего там только нет. То есть позиция и факты налицо. Если кому-то вдруг захочется мне сделать что-то плохое, то, конечно, можно. Мы все в зоне досягаемости, такой или другой, так что это вполне возможно. Но, как вы, ребята, отлично понимаете, это как раз тот случай, когда вы не просто должны с меня пылинки сдувать, вы должны молиться за мое здоровье и благополучие. Потому что отлично ведь понятно, случится со мной что-то, да что угодно. И все сразу подумают только об одном. И если до сих пор у вашего бизнес-проекта еще имеются какие-то шансы, там полицейские продажные, там прокуроры продажные, там судья непонятная и впечатлительная, то после того, как со мной что-то случится, уже все будет совершенно ясно, что к чему, почему это случилось и что из этого вытекает. Так что на самом деле я не советую. Поезд ушел, делать вы можете только сами. Тем более, что все видео, которые я делаю, они поставлены в Ютубе на четкий график. И пока кому-то не вздумается и не получится взломать алгоритмы Ютуба, ничего с этим поделать нельзя. Они будут выходить там в течение, по-моему, нескольких месяцев. Видеозаписи несколько десяток. Вот. И все заявления составлены. Ну, в принципе, все, что нужно сделать, сделано. Так что есть я или нет меня, это, в принципе, ничего не меняет. Ну, хотя на самом деле это меняет. Пока я жив, здоров и благополучен, у бизнес-проекта имеется нормальный шанс. А вот что-то со мной случится, и этого шанса больше не будет. Так что такой нюанс. И еще, наверное, я должен сказать, что на самом-то деле вы, господа, не враги, даже не противники. Вот всякие продажные полицейские, вроде цыгана Яшина, и такие же прокуроры, как, например, педераст Мейстерс, это другое. Они мои противники, они мои враги. Они те люди, которые сделали из латвийского государства помойку
и прекрасно в этой помойке себя чувствует. Они готовы продать всегда и все. И вы можете быть абсолютно уверены, что случится со мной что-то, они моментально продадут и вас. Без тени сомнения, без малейших колебаний. Но, повторяю, вам, господа, я не враг и не противник. Ваш бизнес мне безразличен. Занимайтесь чем хотите. Имеются у вас какие-то претензии? Сообщите. К нормальному, солидному, серьезному разговору я всегда готов. Так что за мной лучше. Sveiki! Ir pienācis īstais brīdis pavisam īsi salikt punktus uz tā saucamās nacionālās aviokompānijas Air Baltica sakarā. Un proti īsi iziesim cauri no veselā saprāta viedokļa tiem lēmumiem, būtiskajiem lēmumiem, kāda attiecībā uz Air Baltica ir pieņemta pēdējos 11 gados. Un tātad, pirmā lieta. Atbildīgie lēmumu pieņēmēji ir akceptējuši blēžu un mahinātora Martina Gausa plānu sapirkties milzīgu daudzumu pilnīgi jaunu, neizmēģinātu, nepārbaudītu lidmašīnu. Šīs lidmašīnas, tās sākot eksploatēt, diezgan ātri izrādījušās smukas, ekoloģiskas, spīdīgas, bet draņķīgas. Proti, tās nepilda savu galveno funkciju. Nelido pietiekami ilgi un uzticami. Neraugoties uz to, ka šīs lidmašīnas pietiekami ātri izrādījās draņķis, tās tiek turpinātas pirkt joprojām. Desmitiem. Un te mēs nonākam pie otrā punkta, proti par to, cik šādas lidmašīnas ir sapirktas un cik vēl tiks sapirktas. Ir absolūti skaidrs, ka rentabliem lidojumiem no Latvijas pilnīgi absolūti pietiek ar 20, 30 lidmašīnām. Vairāk gluži vienkārši rentablu maršrutu no Rīgas nav. Tas ir absolūti skaidrs. Visi citi maršruti ir iespējami tikai strādājot ar lielākiem vai milzīgākiem zaudējumiem. Neraugoties uz to, ka tas ir bijis absolūti skaidrs ikvienam cilvēkam, kas kaut jau ko sajādz no avio jomas, lēmums ir pieņemts atļaut blēdim un mahinātoram Gausam pirkt 50, tad arī 100 lidmašīnas. Labi zinot, ka šīs lidmašīnas nav kur likt. Tām nav maršrutu, kurās tās varētu lidot rentabli ar kaut jau kādu peļņu. Šāds lidmašīnu kvantums ir izmantojams tikai vienīgi tad, ja ir kāds, kas sedz zaudējumus. Līdz šim šīs te finanšu piramīdas zaudējuma sedzējs ir bijis Latvijas nodokļu maksātāji. Šo te gadu gaitā atbildīgie lēmumu pieņēmēji ir atļāvuši ieguldīt, lietosim pieklājīgu vārdu, bet patiesībā iegāst un pazaudēt Air Baltica jau vairāk nekā 500 miljonu eiro. Šī nav bijusi vienreizēja pazaudēta summa. Šis pusmiljards, patiesībā jau vairāk,
ir ieguldīts gadu gaitā. Nauda ir izšķērdēta, izzakta, zaudēta un ieguldīta vēl un vēl un vēl. Vai jūs esat kaut ko dzirdējuši par kādiem Latvijas valsts rosinātiem auditiem, pārbaudēm un tā tālāk, lai pārliecinātos, kā tur īsti tas Air Baltica biznesa strādā? Nē, nekas tāds nav bijis. Nekādas valsts kontroles nav atļaujušās pat degunu pabāzt tajā virzienā, un visas prokuratūras, policijas un citas tiesību sargāšanas iestādes ir cītīgi atveicinājušās ar rokām no iesniegumiem par izzakšanu un izšķērdēšanu Nacionālajā aviokompānijā. Te nu mēs šobrīd esam. Ja neatradīsies strateģiskais investors vai netiks atrasta blēdīga schēma, kā iegrūst Nacionālajā aviokompānijā, pēc būtības blēža, zagļa un mahinātora gausa sabūvētajā finanšu piramīdā vēl dažus desmitus vai simtus miljonu eiro, pēc dažiem mēnešiem Air Baltica būs maksātnespējīga. Pēc būtības tā ir maksātnespējīga jau pašlaik, bet pienāks ir reālā maksātnespēja, kad gluži vienkārši nebūs naudas ne degvielai, ne lidostu maksai, ne algām, apkalpēm, apkalpojušam personālam un tā tālāk. Tad arī viss beigsies. Bet te nu jautājums, ko jūs varat katrs uzdot pats sev. Kā tas ir bijis iespējams, ka tik daudzus gadus visa šī izšķērdēšanas, izlaupīšanas, izzakšanas megaschēma ir bijusi visu acu priekšā? Visiem ir bijis skaidrs, ka blēdis, zaglis un mahinators gauss gluži vienkārši izmelojas, sadomā katru reizi, sazīmē jaunus skaitļus, jaunus pseido panākumus un tā tālāk un tā tālāk. Un visi tie lēmumu pieņēmēji, kuri it kā būtu atbildīgi par nodokļu maksātāju līdzekļiem un valsts mantu, līksmi māja ar galvu. Tad jautājums, vai jūs tiešām domājat, ka viņi visi ir tādi stulbeņi? Ka viņi visi ir tik vienkārši apmuļķojami un Vai arī tas ir kas cits? Pastāstīšu, kā to redzu es. Pēdējos gados pie manis ir kopumā atnākuši 3 ļoti interesanti cilvēki, 2 sabiedrībā vispār nezināmi, 3 zināms, kur visi ir stāstījuši par Air Balticā notiekošo briesmu lietas, par to, kā patiesībā ir radīta vesela virkne melnās naudas schēmu, kura rezultātā pietiekami liela daļa no šiem te kopumā vairāk nekā 500 miljoniem eiro ir aizplūdusi pie ļoti konkrētām cilvēkiem, pie ļoti konkrētām personām, ļoti konkrētās iestādēs, partijās un struktūrās, lai tie gluži vienkārši visu šo izzakšanas un izlaupīšanas schēmu piesaktu. Visi šie 3 cilvēki man solīja arī dokumentus, bet neviens no viņiem dokumentus tā arī neatnesa. Tā vietā 2 cilvēki ņēma un viens pēc otra pazuda, un kā es pēc tam noskaidroju, viņi gluži vienkārši nomira. Gadās, pie mums valstī cilvēki laika pa laikam nomirst tāpat vien. Savukārt 3. cilvēks, tas, kas bija sabiedrībā cik necik pazīstams, tika pie acīm redzama safabricēta krimināla procesa.
Un, kad es viņam neizturēju, pazvanīju un pats pajautāju, kā tad ar tiem dokumentiem no Air Baltica palika. Izlikās, ka vispār nesaprot, par ko ir runa, un ieteica arī man par šo tēmu labāk neinteresēties. Tas, protams, tā viss nebūs. Bet mans secinājums uz šo brīdi. Vienīgais racionālais izskaidrojums tam, ka visi stukāni, ruki, grišini, valsts kontroles, briškani, linkaiti, kā tad to sauc sakņu bāzes direktoru satiksmes ministru, Vitenbergi, pareizi. Tas, ka viņi visi gadu gaitā ir nevis kaut jau ko darījuši saistībā ar šo te izzakšanas, izlaupīšanas schēmu, bet to patiesībā piesaguši, ir skaidrojums tikai vienā vienīgā veidā. Proti, ar to, ka pietiekami būtiska daļa no Air Baltica izķiņķelētās, iztērētās naudas pa melniem ceļiem un melniem kanāliem ir atnākuši atpakaļ pie patiesiem labuma guvējiem – prokuratūru, policiju, ministriju, partiju vadībā. Visu labu! Sveiki! Šorīt no rīta sociālajos tīklos izlasīju. Viens no diviem, vai nu vēlēšana rezultāti ir viltoti, vai arī Latvijas vēlētāji ir padebīli. Manuprāt, neviens ne otrs. Un īsti paskaidrošu, kāpēc. Protams, pēc pēdējo 2 dienu novērotā vēlēšanu procesā, pēc visām tām neiedzībām, haosa, neizdarības, pēc tā, ka veselu diennakti pēc vēlēšanu noslēguma netiek paziņota nekāda rezultāta, liekot aizdomāties, kas tad tur īsti ar tiem rezultātiem vēlēšanu zīmēm notiek. Pēc tā, ka Centrālā vēlēšanu komisija pirmo reizi mūsu laiku Latvijas vēsturē ir nekaunīgi prasti un primitīvi samelojusies, paziņojot, ka nekas slikts ar neapzīmogotām vēlēšanu aploksnēm nav noticis. Kaut gan rezultāts, kaut gan patiesība ir bijusi pilnīgi cita. Pēc visa šī, protams, var rasties jautājums, vai vēlēšanu rezultātiem var uzticēties. Kas tas viss tāds ir? Manuprāt, mums tomēr nav darīšana ne ar kādu ļaunprātīgu schēmu, ne ar kādu mahināciju kopumu vai ko tam līdzīgu. Gluži vienkārši. Jaunās vienotības un vienotības vēzis sagrauj, sēd un iznīcina pilnīgi visu, kam tas pieķeras. Vai būtu runa par tautsaimniecību, par valsts pārvaldi, drošību, kultūru, izglītību, zinātni un tā tālāk. Pirms pāris gadiem vienotības vēzis pieķērās Centrālajai vēlēšanu komisijai un vēlēšanas sistēmai. Tagad mēs redzam pirmos rezultātus. Bet tie tikai ziediņi, pēc gada būs pašvaldību vēlēšanas, saeimas vēlēšanas, tad jūs redzēsiet haosu, tad jūs redzēsiet postu, un tad būs jautājums, kādi tad īsti tie saeimas un pašvaldību vēlēšana rezultāti īsti ir. Tas viss vēl būs priekšā. Tik tālu par varbūt viltotiem vēlēšanu rezultātiem. Atliek jautājums, vai vēlētāji ir padebīli, ka viņi ir aizskrējuši no tā trešdaļa, kas uz vēlēšanu iecirkņiem aizgāja, vai viņi ir padebīli, ka viņi ir vienprātībā lielākoties nobalsojuši par to pašu mangānu koalīciju. Par vienotību, par nacionālu apvienību, par progresīvajiem, vēl par kaut kādiem šķirļakiem drusku. Nē. Viņi nemaz nav padebīli. Vismaz ne klasiskā izpratnē, ne. Paskaidrošu to ar šādu salīdzinājumu. Mums visiem ļoti patīk ņirgāties par tiem idiotiskiem stulbajiem, neko nesaprotošajiem, zombētajiem Krievijas iedzīvotājiem miljoniem, kuri lūk ne par ko nesaprot, ka Putins, Kremlis un Jeģinē Rasija Krievija ved uz iznīcību, ka viss iet postā, ka visu tautsaimniecība grūst, ka demogrāfija ir pākaļā, un ka šie stulbie Krievijas iedzīvotāji par to neliekās nezinis, jo Jeģinē Rasija viņus ir nopirkusi, sadalot valsts budžeta naudu. Pabalstos, piemaksās, vēl visādās ubaga dāvanās. Jums nepatiks tas, ko es teikšu, bet Latvijas iedzīvotāju liela daļa ne ar ko, precīzi ne ar ko neatšķirās no šī Krievijas iedzīvotāja.
tas, ko Latvijā jau daudzus gadus sistemātiski dara vienotības, jaunās vienotības vēzis, ir caur koppapīru. Tieši tas, ko dara viņa vecākie brāļi Eģinē Resija Krievijā. Proti, arī jaunās vienotības vēzis tikpat uzcītīgi grauj tautsēmniecību, demogrāfiju, izglītību, zinātni, kultūru, grauj uzņēmēju darbību, kas ir galvenā, kas nodrošina jebkurai valstī ienākumus un tās sekmīgu funkcionēšanu. Eģinē Resija to visu grauj Krievijā, lai izvilktu no ekonomikas naudu, ko samaksāt saviem atbalstītājiem, lai viņi būtu priecīgi vai vismaz apmierināti, un tieši to pašu jaunās vienotības vēzis dara Latvijā. Attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuriem ir labi tā, kā ir, kur ir priecīgi par to, ka viņi saņem no valsts pietiekami lielus ienākumus, lai dzīvotu normāli savā izpratnē. Pirms dažām dienām parādījās valsts mēdī izplatīta gaviļaina ziņa par to, kā valsts akciju sabiedrība Latvenergo ir nopelnījusi milzīgu kaudzi naudas, un tagad valstī no tās tiks 200 un cik tur miljonu eiro dividendus. Fantastisks rezultāts. Gavilēsim. Gavilēšanai nav pamata, ne mazākā. Tas ir klasisks šis te valsts iznīcināšanas, sistēmiskās iznīcināšanas solis. Tas, kas reāli ir noticis Latvijas uzņēmējiem, tautsēmniecībai, tai, kas pelna naudu, ir uzkrautas neiespējamas, nekonkurētspējīgas elektrības cenas. Un tās ir uzkrautas ar vienu mērķi, lai vienotības vēzim būtu nauda, ko sadalīt saviem sekotājiem, savam elektorātam. Tam, kuram interesē tikai šodienas māga, šodienas maks, šodienas pakaļas ērtums, un kuram lielā mērā ir nospļauties par Latvijas valsts nākotni un par savu bērnu un mazbērnu nākotni. Tas jau bija pirms pāris gadiem, kāda tobrīd vēl pietiekami ietekmīga laikraksta galvenā redaktore man atklātības brīdī teica, ka viņa jūtoties kā uz Titaniku. Titaniks iet uz grunti, bet bufetē vēl dod ēst un orķestris arī spēlē. Tieši tāda ir jaunās vienotības un satelīta partiju elektorāta attieksme par to, kas notiek Latvijā. Viņi nevēlas redzēt, ka Latvijas kuģis ir jau uzskrējis aizbergam un tilpnes pildās ar ūdeni. Un kuģa noiešana pa burbuli ir tikai laika jautājums. Viņi par to neliekās nezinis. Ja viņiem iebāž degunā faktus un skaitļus, viņi no tiem novēršas un cenšas aizmukt. Tieši to mēs redzam šo te Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātos. Vienotības vēža, piebarotie ļautiņi, tie, kuriem nospļauties par Latvijas valsts nākotni, par savu bērnu un mazbērnu nākotni šai valstī, ir nobalsojuši par to, ka viņiem ir labi. Ka viņiem šobrīd ir labi un viņi vēlas, lai tas tā arī turpinātos. Lai vienotība izsūc visu un visus, kur vien var, sagrauj visu un visus, ko vien var, ja tikai no tā viņiem algas dienā kontā iekrīt tas, kam jāiekrīt. Tāpat kā stulbajam, neko nejēdzošajam Krievijas iedzīvotājiem ir pie pakaļas, ka šis kurs ved uz nekurieni, uz bezdibeni un uz iznīcību. Arī vienotības elektorātam, arī mangāna koalīcijas elektorātam ir tieši tikpat nospļauties, ka tieši ar tādā pašā kursā, ar tieši tādu pašu prognozējumu iznākumu virzās Latvijas valsts. Un tāpēc nevajag domāt, ka vēlēšana rezultāti ir viltoti, un nevajag domāt, ka mangāna koalīcijas vēlētāji ir padebīli. Viņiem vienkārši ir nospļauties par Latvijas valsti. Viņus interesē tikai viņu šīs dienas kuņģis.
Līdz tam, ka paies neilgs laiks, un ar šādu kursu arī viņa kuņģim nekas vairs netiks. Jo vienotības vēzim vienkārši vairs nebūs, ko atņemt un sadalīt. Līdz tam viņi neaizdomājas. Bet pienāks laiks, un mēs nerunājam par 10 gadiem, mēs runājam par ļoti, ļoti neilgu laiku. Un dzīve ar dažādiem smagiem priekšmetiem iesitīs pa galvu arī viņiem. Cik tas būs smagi un kas notiks tālāk, kāda kalibra argumenti tad būs vajadzīgi, lai valsts kursu mainītu. Nu, to mēs redzēsim. Visu labu! Sveiki! Šis būs īsi un varbūt personiskāk nekā parasti. Man atkal un atkal jautā vienu un to pašu, bet tomēr, kāpēc tu to visu dari? Kāpēc tu to visu dari? Vai tev nav tur šā un tā un vēl kaut kā? Vai gluži vienkārši, tu arī redzi tam jēgu? Labi, tu kaut kādu levitu tur izmeti no amata, un tu tagad skaties uz Rinkēviču, tev nav sajūta, ka viss ir vēl daudz sliktāk valstī, tautai. Tu tur atklāji tādas noziegumus un tā, bet viss kļūst tikai nekaunīgāk, zādzības kļūst lielākas. Kāda jēga? Būtu tu metis mieru, būtu tev miers un nauda un laime un viss, kas tur cilvēkam pienākas. Es laiku pa laikam esmu domājis, kā uz to pareizi atbildēt, bet pareizie vārdi īsti nebija atnākuši. Vienkārši daru, kas jādara un kas būs, tas būs. Bet tad es vakarā netīšām YouTube'ā ieslēdzu Pilsoni Arestoviču, kurš kā reiz citu starpā runāja par pat apšautajiem Ukraiņu karagūstekņiem. Un tā tas gadās, ka viņš mums atbildes atsūta visādos dīvainos veidos. Man viņš atbildi atsūtīja caur Pilsoni Arestoviču. Pilsonis Arestovičs teica divas lietas, kas abas tā vai citādi attiecas uz tiem jautājumiem, kas man tiek uzdoti. Pirmkārt, viņš teica, ka parastam cilvēkam nomirt ir grūti un pieņemt lēmumus, kas var vest pie nomiršanas, ir grūti. Es esmu pietiekami parasts cilvēks, bet man ir tā priekšrocība, kā jau es to kaut kad esmu teicis, mana dzīve izbeidzās pirms 3,5 gadiem, apmēram, plus mīnus. Tā, ka pilnībā izbeidzās un dīvaini, ka es paliku fiziski dzīvs, un kopš tā laika es uz šo savu fizisko dzīvību raugos kā uz savu veidu, uz nenoteiktu, lai termiņu izsniegtu bonusiņu. No nejaušības vai no kaut kādas augstākās būtnes, kas to var zināt. Un esat droši vien dzirdējuši par Japāņu samurajiem, kuriem viens no dzīves pamatnoteikumiem bija dzīvot tā, it kā tu jau būtu miris. Japāņi ir traki cilvēki, es tur vairāk kārt esmu bijis, un es esmu apsolījis uzrakstīt grāmatu, bet viņi ir visādos ziņās dulli, un es nekādā ziņā sevi neasociēju ar cilvēku, kas varētu spēt pieņemt šādu lēmumu. Bet, rauj tas tā ir sanācis, ka man parastam cilvēkam dzīve ir izbeigusies
šakā tā, man šāds lēmums nemaz nav jāpieņem. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, un paldies biedram Arestovičam, kas man to pastāstīja savā veidā. Un otrā lieta par šiem te nogalinātajiem ukraiņu karagūstekņiem runājot, par cilvēkiem, kuri, būsim godīgi, 15 cilvēki padevās 5. Viņi neatšaudījās ne dienām, ne nedēļām ilgi, līdz pēdējai patronai, neapmētāja ienaidniekus ar akmeņiem, kukuržņiem un savu kritušo biedru ķermeņa sastāvdaļām vai vēl kaut ko. Viņi vienkārši padevās. Un 2 bendes viņus apšāva. Vienkārši ņēma un nogalināja. Un šajā sakarā pilsonis Arestovičs raidījumā teica tā, ka, ja tu padodies ienaidniekam, tu vienkārši padodies tam, kas stāv tev pretī, tu līdz ar to pieņem lēmumu, ka tu atļauj viņam ar sevi darīt visu, kas vien viņam ienāk prātā. Visu. Jo tu esi padevies. Tas nozīmē, ka tu pat nostāsies tā, kā viņš tev liks, lai viņam būtu ērtāk tevi nogalināt. Nu, lūk, un šis galīgi nav priekš manis. Šis absolūti nav priekš manis. Manai cīņai, vai vienalga, kā to sauc, varbūt rezultāti, var nebūt rezultāti, es varu ciest sakāves, svinēt uzvaras un labi zinot, ka rītdien būs atkal jauna diena un nāks kaut kas jauns un viss iepriekšējās dienas panākumi vai neveiksmes būs beigušies un sāksies no nulles. Bet es varu pieņemt lēmumu nepadoties. Lai kā iet, es varu saglabāt sev vienīgajam, absolūti vienīgajam sev tiesības pieņemt lēmumus, kas ar mani notiek, un neatdot šīs tiesības nevienam citam, nekādos apstākļos. Vai runa būtu par primitīvu kariņu, vai par to masveida kariņu, kurš ir nozadzis Latvijas valsti un paņēmis gūstā šķiet, ka lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju. Šim te vēzim ir bijis ļoti vienkārši to izdarīt, jo cilvēki ir padevušies gūstā. Cilvēki ir savas tiesības, savu brīvību, visu to, kas ir viņu, ir vienkārši ņēmuši un atdevuši. Pat varbūt apmaiņā pret kaut kādiem solījumiem, ka mēs tev pāri nedarīsim, mēs tev reizēm pabarosim ar to, kas mums no galda nokritīs. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kā tur tā padošanās gūstā ir notikusi, es nezinu, un pakāpeniski acīm redzot. Katram savs lēmums, un droši vien, ka cilvēkiem, kas, kā jau Arestovičs teica, parastiem cilvēkiem ļoti nozīmīgi lēmumi nākas ļoti grūti. Man ir savā ziņā paveicies ar to pirms 3,5 gadiem izbeigušos dzīvi, kāda tā bija, vai dzīvi vispār. Tāpēc es nevienu par šo te padošanos gūstā vainot netaisos. Katrs pieņem lēmumus par sevi, padodoties gūstā, pats jūs atdodat ienaidnieku un bendēm arī savu ģimeni, savus bērnus, savus vecākus, un tā tālāk, un tā tālāk.
pat savus mājdzīvniekus. Labā ziņa ir tā, ka, kā jau es teicu, katra jauna diena nāk no jauna. Es pašlaik ļoti nopietni strādāju pie milzīgas grāmatas par latviešu strelniekiem, un tur ir nemazums stāstu. Būs arī grāmatā nemazums stāstu par to, kā no gūsta var izrauties. Tas nav nevienkārši, neērti, nekomfortabli, bet var. Ja grib, tad var gandrīz visu. Visu labu. Tu vari blēt, visapkārt deva man, bet viņu sirdis klusē, jo saldā miegās nauž izkropļoti prāti, saindēta sirds. Sātanistu elles bedrē, dvēselītes pirst. Mazos bērnus bērnu dārzos grib mācīt, kā sevi samīlēt. Skolas bērnu stundās, kā savu dzimumu nomainīt. Šie izkropļotie prāti, šīs saindētās sērades, pašā elles pekalē, grib, lai dvēseles krīt. Globālisti rullē, aitas līdzi balē, tikai cilvēks mani klusē šajā sātana izrādē. Globālisti rullē, aitas līdzi balē, tikai cilvēks kāpēc klusē šajā sātana izrādē. Ķēžu suņi augstos krēslos, grib visu kontrolēt. Viņu pakalpiņi zemāk, grib savus maciņus pielādēt. Šie nav skārie prāti.